1. Jāņa vēstule 3. nodaļa no 19. līdz 24. pantam. Un tur rakstīts šādi. No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi viņa priekšā klusināt, ka ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu, un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušus un darām to, kas viņam patīkams. Bet šis ir viņa bauslis. Lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu, kā viņš mums pavēlējis. Kas viņa baušus tur, tas paliek viņā, un viņš tanī. Bet no tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums ir devis. Tas arī Dieva vārds. Amen. Varat apsēsties. Ziniet, vienmēr braucot ciemos ir tas jautājums, ko sludināt, jo jūs noteikti ejat cauri kaut kam paši un atbrauc cilvēks no malas un iespējams izjauc kādu to secību, kas ir bijis. Bet, ziniet, ja mēs skatāmies uz Dievu vārdu pilnībā, tad tas ir reizē tik plašs un neaptverams un reizē tik ļoti saprotams un vienkārši. Tā, ka pat mazs bērns varētu saprast evaņģēliju vēstu. Kad mūsu Dievs ir tik ļoti mīlējis, kad Jēzus ir nācis pasaulē, ik viens, kas viņam tic, ik viens, kas ir gatavs atzīt viņu kā savu kungu, atzīt savus grēkus un uzticēties viņam, iegūt mūžīgo dzīvību un dzīvot viņu turpmāk. Un, ziniet, tā ir patiesība, ko mēs varam vienkāršot, ko mēs varam komplicēt, bet jautājums ir, vai tā ir nozīmīga lieta mūsu dzīvē, ko mēs ikdienā staigājam. Jo varbūt es varētu šķist mazliet muļķīgi baznīcā to jautāt, bet kas ir tā nozīmīgā lieta, kas ir tavā dzīvē, ja tas lielākais, pēc kā tu skaties, savu dzīvi vērtē? Mateja evaņģēlijā Jēzus saka šādus vārdus. Kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Vai nav tā, ka dzīvē, ja mēs tā paskatāmies, tad, un tā mazliet pāranalizējam, ko īstenībā mēs tā diezgan reti darām, mēs tā bieži vien slīdam cauri dzīvē, bet, ja mēs tā padomājam, dabiski mūsu sirds parāda, kas ir tā svarīgākā lieta, pēc kā mēs ticamies. Vēl te mums ir tas, ko mēs izmantojam, teicienu arī no Bībeles, ka no sirds pārpilnības mēle runā. Es esmu pieķēris sevi dažkārt situācijās, kur es varbūt saku, ka man Dieva vārds tiešām ir svarīgs, es cenšos viņam sekot, un es pat esmu iespējams arī par to runājis. Un ir bijušas tās svētdienas, kad es pēc tam aizēju mājās un dienas laikā notiek kaut kas tāds, kur es sev pieķēru, bet īstenībā es esmu rīkojies citādi nekā pret Dieva vārdu, kas mācīts. Un tad ir jautājums, kāpēc? Es varu teikt grēcīgā daba, jā, mana grēcīgā daba, bet īstenībā manas sirds ir tā, kas man ir paverdzinājis, kur es atkal esmu uzticējies, kur es esmu vilcies līdzi, jo vecajā derībā, jau īpaši psalmos, seno ebreju pārliecībā tik iekodēta šī patiesība, ka sirds, tā ir tā visa mūsu būtība, no kā mums viss iznāk ārā. Nevelti Salmana pamācībās ir šādi vārdi. Pāri visam, kas jāsargā sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Citā vietā ir, cik ūdens atspoguļo cilvēku īsto seju, tik vienas sirds atspoguļo otru. Jēzus runā par līdzību, ka nevis sliktais ir tas, ko mēs apēdam, kas ienāk mūsos, bet tas, kas izried no mums, kas iznāk mums ārā, un uz to viņš norāda uz mūsu sirdi, ko mēs nesam sevī. Un es domāju, ka šodien mēs dzīvojam tajā realitātē, kad sirds ir kaut kāda tāda, gandrīz vai mazliet atstumta lieta no mūsu tāda prātiskās argumentācijas, kad mēs liekam daudz racionālākus argumentus, ka mūsu rīcība, mūsu izvēles. Šodien vispār cilvēku runā, vai vispār tāda brīvā izvēle eksistē, vai vispār nav viss jau nolicis, ka mēs vienkārši darām to, kas mūsu ķermenis kādiem, ja var teikt, dabiskiem robotiem jau mums uz ko jāiet. Un tomēr Bībeles spītīgi paliek pie tā uzskata, ka sirds ir tā, no kuras mums nāk vislaukāk, kad Dievs vēlas šo sirdi mums izmainīt, Dievs vēlas mums darīt jaunu sirdi. Un tad šajā rakstvietā, ko mēs lasījām, ir rakstīts, no tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai, varēsim savu sirdi viņu priekšā klusināt, ka ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas.
Es nezinu, vai jūs izmantojat vēl tādu vārdu, bet es esmu dzirdējis, ka kristiešu vidū ir bailes izmantot tādu vārdu sirdsapziņa. Tas tiek asociēts it kā kaut ko citu, bet es pēc sevis vismaz to uztveru, vismaz tas ir tas, ko mēs runājam, kā mēs dzirdam, kas mūsos iekšā kā tā notiek. Un jautājums, kas mūsos iekšā notiek, kā mūsu sirds mūs vada, kā mūsu sirds mūs vēl, kā viņa pēc šiem vārdiem, kā vispār mūs spēj pazudināt. Un noteikti jūs būsiet dzirdējuši teicienu seko savai sirdī, vai ne? Reklāmās, filmās skan šis apliecinājums, seko savai sirdī. Ja citiem vārdiem, ko tas saka, viņš saka, meklē to, pēc kā ir tavas alkas, meklē to, pēc kā ir tava griba, kas ir tava jēga, un tad tu atradīsi to īsto piepildījumu, tad tu atradīsi prieku, tad tu atradīsi to brīvības atslēgu. Un lai arī mums Dievs katram ir ielicis mūsos iekšā kaut kādus talantus, kaut kādas spējas, uz ko mums katram mēs varam iet, tā realitāte ir tāda, ka agri vai vēl šīs visas lietas mēs ieliekam Dievu vietā. Mēs viņus padarām pēc Bībeles terminoloģijas, mēs viņu padarām par alku. Mēs noliekam to kā galveno objektu, uz ko mēs tiecamies. Un Dievs pasaka, līdz ko mēs to izdarām, mēs esam nogājuši no tā īstā ceļa prom. Tas ir tas pirmais grēks, kas nāk, kad mēs Ādams un Ieva dārzā nevis pakļaujas Dievam, bet saka, nē, mēs darīsim, mēs gribam būt šie gudrie, mēs zināsim. Jā, viņi tiek kārdināti, protams, bet dzīves realitāte ir tāda, ka šodien mēs dzīvojam katrs ar kaut kādu vēlmu, ko mums Dievs ir ielicis, jo Dievs mums ir radījis īpašus katru ļoti unikālu ar savām spējām, saviem talantiem, ar vietu, kur mēs varam sev realizēt. Kā Rainis dalīja, piemēram, tik vienkārši ar šķietam vietām, tomēr cik svarīgā vai bērniem pagarinātās dienas grupā. Bet ja mēs to darām tikai balstoties uz to, kas esam mēs, kas ir mūsu spējas un mūsu talanti, agrāk vai vēlāk, tas viss skaistais, ko Dievs paredzēja, tas nonivelējās tik zemā un vienkāršā līmenī, ka tas kļūst tikai par līdzekli, lai mēs dzīvotu no dienas uz dienu. Ja lai mēs gūtu to mirkļa baudas piepildījumu un tad meklētu nākamo baudas piepildījumu. Tas ir tā kā tāda puzles gabali. Mums ir viens, tad mēs dabūjam kaut ko, un tad mums atkal sāk pietrūkst, tad mēs meklējam nākamo, tad mēģinam to savienot kopā, meklējam nākamo, to savienojam kopā. Bet tā sajūta, ka kaut kas visu lai pietrūkst, jo tā jēga ir tikai tas, lai mēs varētu dzīvot no dienas uz dienu. Un tajā brīdī mūsu sirds sāk pazudināt, kad mēs sākam zaudēt to prieku, ka mēs sākam domāt, vai vispār jēga tām lietām, ko mēs dzīvē darām. Kāda vērtība man vispār šeit uz zemes ir? Kāpēc es esmu darījis, es esmu visu savu mūžu nopūlējies, un kas ir tas, ko man atstāt pēc savas dzīves? Kas ir tas, kas paliks pēc manis? Citiem vārdiem mēs ieraugam tās lietas, kas mums paveikt, tās ir tie kļūst par tādiem pīšļiem, par tādiem izmešiem mūsu rokās, kad viņi te bija un te vairs nav. Kādēļ tik daudzi pasaulē veiksmīgi cilvēki, vismaz pēc pasaules acīm, veids pašnāvības? Kādēļ tik daudz cilvēku ieslīgst depresijā, zaudē jēgu dzīvot? Vienkārši šķiet, viņam viss dzīvē ir. Un tomēr kaut kas viņam trūks, kaut kāds puzles gabals nav atrasts. Vecā derībā, ja Dievs saka caur praviešiem, viņš saka, es jums gribu piešķirt jaunu sirdi un jaunu garu. Es jums izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Kāpēc viņš šo saka? Tāpēc, ka caur akmens sirdi tā ir nocietināta pret Dievu. Tā ir nocietināta pret to, ko Dievs atklāja mūsu dzīvē. Kā viņš ir mūs paredzējis izmantot tās dāvanas un tās spējas, kuras viņš mums ir devis. Citā vietā Sāla pamācībās rakstīts, paļaujies uz to kungu no visas savas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Kad mēs paļaujamies uz savu prātu, tas kļūst par līdzekli, lai mēs dzīvotu vienkārši dienu no dienas, pat neredzot, ko Dievs mums ir atklājis, ko Dievs mums ir devis. Svētīgi ir tie, kas sargā viņa liecības, kas meklē viņu no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. Jānis saka, kad mūsu sirds mūs pazudina. Vai tev dzīvē ir bijis kāds brīdis, kad tu domāji, kas notiek ar manu dzīvi? Kāpēc? Kāda ir jēga tām lietām, kuras esmu? Vai tā ir alga? Vai tā ir vienkārši labklājība, kas var dzīvot no dienas dienu? Varbūt tie ir tavi radinieki, tie ir tavi bērni, tie ir tavi tuvi, kuros tu ieliec kaut kādu cerību, kas apliecinās. Bez Kristus mūsu dzīves jēga kļūst tikai par līdzekli. Tikai par līdzekli.
Bet Dievs mums ir iedevis, teica, es tev esmu devis šo dzīvi, lai tu varētu dzīvot, lai tu varētu dzīvot pilnībā, jo es tev esmu radījis tādu, kāds tu esi, tik unikāls, lai tu piedzīvotu ko īpašu šajā dzīvē, lai tu piedzīvotu manu mīlestību, lai tu piedzīvotu manu mīlestību caur to, ko tu darīsi. Un tu zini, ka tu piederi man tajā brīdī, ka tu savu sirdi vari manā priekšā klusinot, sakot, Dievs, es nesaprotu, kas notiek manā dzīvē. Es nezinu, uz kurien šim visam jāiet, bet es zinu, ka tu parūpējies par manu dzīvi. Es zinu, ka manai dzīvei ir jēga. Es zinu, ka tām lietām, ko tu man esi iedevis, ka tām spējām un talantiem, un tas, kur es šobrīd esmu, lai arī cik necils es esmu, tam ir kaut kāda lielāka vērtība. Jo redziet, ar visu to, ka mēs dzīvojam, sakot, kristīgu dzīvi, kad mēs nākam Dievu priekšā, Kristus mūsu dzīvi izgaismo. Un viņš mums atklāja lietas mūsu dzīvē, kuras mēs redzam nav līdz galam labas. Un tomēr Dievs ir lielāks par mūsu sirdī. Viņš saka, es zinu, ka tu esi tikai grēcīgs cilvēks. Es zinu, ka tu savas tās dāvanas, kuras tev esmu iedevis, es zinu, ka tu esi viņas izšķietis savam labumam. Es zinu, ka tu esi rūpējies pats par sevi, tu esi būvējis savu namu vispirms, tu esi gādājis par savu ģimeni vispirms, tu esi rūpējies, kā es savu dzīvi nodrošināšu. Tev vietā, lai tu būtu meklējis mani. Šīs vēstules nodaļas iesākumā Jānis raksta, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir atklājis, parādījis, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni, un tāda arī esam. Un šajā vārdā ir liels noslēpums. Kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka mēs tiekam saukti Dieva bērni. Un kad mēs uzlūkojam bērnus, kad mēs redzam viņu spējas, kad mēs redzam to, ko viņi dara, kad mēs viņiem palīdzam attīstīt sevi. Kā mēs viņus uzlūkojam? Mēs viņus uzlūkojam, lai vienkārši, lai viņi ietu no soļu soļu, lai vienkārši piepildītu kaut ko, lai nonāktu līdz kaut kam, vai mēs priecājamies par to, ka viņš var sevi realizēt tajā būtībā, kas viņš ir. Mēs varam priecāties par viņu, kā par kādu skaistu Dieva radību. Kad Dievs redz cilvēku krišanu, Dievs ir taisnīgs pret grēku. Un mūsu sirds to mums atgādina. Kad mēs Dievu priekšā nāk, mūsu sirds atgādina, ka mēs neesam cienīgi nāk Dievu priekšā, bet tāpēc es lasīju šo raksturvietu, šo stāstu, ka tad, kad mēs nākam Dievu priekšā, viņš redzot mūsu, viņš jau ir priecīgs, viņš jau apžēlojas, viņš saka, es zinu, ka tu esi mans dēls, kurš bija pazudis, es zinu, ka tu esi meita, kas gāja savos ceļos. Bet es esmu priecīgs tevi ieraudzīt, nāc pie manis, es gribu tevi tērt, es gribu tevi pabarot, es gribu tevi piepildīt. Tāpēc, ka es zinu tevi labāk nekā tu pats sevi zini. Es zinu tevi labāk nekā tavas sirds par tevi ir atklājusi. Es zinu, kāpēc es tevi tādu radīju. Ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks par mūsu sirdīm. Dievs redz tevi vairāk nekā tu pats spēj sevi ieraudzīt. Visas tavas iespējamās rīcības plāni, tavi ceļi, kur tu savā dzīvē var iet, Dievs tos redz daudz plašāk. Visas kļūdas, sasniegums, veiksmes un neveiksmes, Dievs visu to redz, viņš saka, es esmu lielāks, tu ļauj man būt tavam vadītājam, ļauj man būt tev blakus. Ļauj man mīlēt tevi. Uzticies manai mīlestībai, ka nevis tas, ko tu izdari, tās lietas, ko tu mēģini sasniegt no vienas dienas uz otru, ka tas ir tā vērtība. Bet tā vērtība ir tajā, ka es tevi mīlu un es tev esmu devis visu vajadzīgo, lai tu šajā dzīvē varētu piedzīvot svētības. Es tev esmu svētījis, lai tu varētu būt par svētību citiem. Es tev esmu mīlējis, lai tu varētu mīlēt citus. Un ziniet, kad mēs sākam domāt no otras puses, ka mēs sākam vērtēt sevi, nevis no tā, kādas ir mūsu spējas, ko mēs varam izdarīt, ka mēs sakam, vai mēs kaut ko esam sasnieguši, vai neesam sasnieguši, bet ka mēs to sākam uzlūkot no tā, ka Dievs vienkārši priecājas par to, ka mēs ejam un daram to, kas mums ir. Mūsu sirdis mūs vairs nepazudina. Jānis saka, mīļie, kad mūsu sirds nepazudina tad mums ir paļāvība uz Dievu. Ja citiem vārdiem saka, tajā brīdī, kad mēs paļaujamies un zinām, ka Dievs ir tā augstākā autoritāte, kurā mēs liekam sevi, mums vairs nav jāšauza sevi par saviem sasniegumiem, par savām veiksmēm, par savām neveiksmēm, jo mēs paļaujamies, ka Dievs piepildīs to darbu, ko viņš pie mums iesācis. Un vienam tas var būt kaut kas ļoti vienkāršs, tas var būt rūpes par vienu vai par diviem cilvēkiem tavā dzīvē.
Jo Dieva aicinājums, ja kurā gadījumā ir mīlēt otru, tas ir rūpēties par kādu citu, būt blakus nevis tikai par sevi. Kādam citam tas varbūt tās būs plašākā spektrā, kādam citam tas būs draudzes kontekstā, kādam citam būs iespējams kādā biznesā, kādam citam būs kaut kādos citos darbos, bet kad mēs uz to skatāmies nevis vairs kā anglisks teiciens means to end, ja ka tas ir kaut kāda līdzekļa, lai sasniegtu to gala rezultātu, ka mums jādabūna tā gala līnija, lai tur ir tas plus zīmīte gala līnijā, biznesa kā strādā. Tu nedrīkst beigt ar mīnus zīmi, tev ir jāsasniedz tā plus zīme. Lūst vai plīst, strādāt 60 stundas nedēļā. Mēs tikko dziedājām, ja tas kungs namu neuzceļ, velti, kas to ir cēlis. Ja tas kungs namu neapsargā, velti, kas viņu apsargā. Viņš saviem mīļajiem dod miegā, viņš pabaro mūs tajā brīdī, kas mums vajadzīgs. Tas bija 127. psalms tā dziesma. Ļoti skaista dziesma un viena no mīļākajām. Mēs tikko dziedājām. Nevis tas, ko mēs savā spēkā varam izdarīt. Nevis tas, kā mūsu sirds diktē par to, kas mēs esam vai ko mēs varam. Bet par to, ka mēs savu paļāvību liekam pilnībā uz Dievu. Un ja mēs liekam paļāvību uz Dievu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad mēs arī turam viņa baušus. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūsu, tad mums ir paļāvība uz Dievu un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušus un darām to, kas viņam patīkams. Kad mēs ejam savā dzīvē ar paļāvību, ka Dievs, tas, ko tu man esi devis, tas ir pietiekami, jo es zinu, ka tu par manīm rūpējies. Es varu tev lūgt, Dievs atklājies manā dzīvē, kas ir tālāk, kur ir tas nākamais solis? Un Dieva vārds saka, viņš to atklās, mēs saņemsim. Bet ir tas āķīts, jo mēs turam viņa baušus. Mēs turam viņa baušus un turam to, ko viņš ir mācījis. Un darām to, kas viņam ir patīkams. Un kas Dievam ir patīkams? Ticība, cerība, mīlestība, bet pāri visam, kas paliek? Mīlestība. Jo Dievs mīl mūs kā bērnus. Dievs mīl mūs, un viņš rūpējas par mums kā saviem bērniem. Un viņš ļoti priecājas redzēt, kā mēs augam, kā mēs attīstamies, kā mēs atrodam šo ceļu dzīvē. Jo viņš zina, ka šis ceļš ir sarežģīts. Viņš zina, ka mēs esam pīši. Viņš zina, ka te grēks mums ir tā savažojis, ka mēs netiksim cauri bez viņa. Bet tajā pašā laikā viņš mums tā mīl, ka viņš saka, tad, kad tu nāc pie manis, kad tu atkal uzticies man, kad tu atkal paļaujies, es ar tevi varu iet nākamo soli, es tev varu parādīt tālāk. Jā, mums ir jāiet pie Kristus. Un šī tā nianse, nevis, ka mēs vienkārši teiksim, Dievs mūs mīl, tāpēc, ka mēs esam labi, tāpēc, ka Dievs ir labs. Jā, Dievs mūs mīl, bet tad mums ir jāiet pie viņu un jāuzticās viņam. Un jātur viņa baušļi. Un ja bauslis ir kāds, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu, kā viņš mums ir pavēlējis. Tas ir viņa bauslis. Mēs ticam viņa vārdam un mīlam cits citu. Varētu runāt par viņu vārds, ko tas nozīmē, tāpēc, ka pirmā Jāņa evaņģēlijs, jūs zināt, kā iesākās, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, un viņš tapa miesa. Bet vārds ir arī tas, ko Jēzus ir teicis, kā Jēzus ir dzīvojis. Vārds ir Dieva vārds, ko mēs redzam Bībelē atklātu. Kā Dievs aicina mūs vienam otram būt. Dieva vārds ir 10 baušļi. Dieva vārds ir aicināts nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvību par otru. Dieva vārds mūs aicina mīlēt vienam otru tā, kā Dievs mūs ir mīlējis. Un paļauties, ka Dievs mūs mīl tāpat. Paļauties un uzticēties tai mīlestībai, kur viņš apsolīs. Un ja mēs to darām, mūsu sirds vai mūs nepazudinās. Mūsu cilvēciskais prāts, kas iznāk no mums, tas viss grēks, kas mūsu sirdi ir samazglojis. Tas jūs vairs nevar pazudināt, jo tajā mirklī, kad apvainotājs, kad apmelotais saka, kāds tu grēcinies, kā tu izdarīji, mēs sakam, bet es zinu, ka Kristus žēlastībā viņš man ir apžēlojis, jo šo grēku es esmu viņam atzītis, šo grēku es viņam esmu devis. Un Dieva vārds saka, tad tas ir atlicis no tevis, kā rīti no vakariem, austrumi no rietumiem. Tu esi brīvs dzīvot tā, kā Dievs tevi ir iecerējis. Ar tavām spējām, ar taviem talantiem. Kā mēs varam to zināt? Vēstules autors mums arī to apliecina. Viņš saka, kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī, bet no tā mēs noskāstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums ir devis.
Kad mēs nākam pie Kristus, kad mēs nākam pie Dieva, viņš mums dod savu svēto garu. Jēzus īpaši piekodināja saviem mācekļiem, pirms viņš teica, neiet vēl prom, neiet, sagaidiet svēto garu, lai svētais gars nāk pār jums, un tad ejiet, dariet, esiet par liecību. Ko viņš saka par svēto garu? Svētais gars mums atgādinās, ko Kristus ir mācījis, atgādinās to patiesību, ko mēs lasām Dieva vārdā, atgādinās to mīlestību un žēlstību pie Dieva, kas ir. Jā, dažkārt atgādinās arī tās nepatīkamās lietas. Atgādinās to, ka mums ir jānoliek savs lepnums malā, jānoliek tā sava apziņa malā, kad es varēšu, es sapratīšu, es zināšu. Bet tas viss ir darīts tāpēc, lai mēs varētu būt pilnīgāki Dieva mīlestībā. Lai mēs varētu būt brīvāki no tām lietām, kas mūs pašus paverdzina, kad mūsu sirds mūs pašus pazudina un saka, tu neesi pietiekams. Dieva vārds saka, tu esi, tāpēc, ka es tev esmu atbrīvojis. Es tev esmu darījis. Jā, tu neesi pietiekams tad, ja tu domā, ka tu dzīvos pats ar savu dzīvi vienkārši tāpat. Bet ja tu nāc pie Dieva, Dievs saka, tāpēc jau es nācu uz zemes, tāpēc jau es miru pie krusta, tāpēc mana derība jaunās asinīs ir perfekta derība, tā ir apklājusi visu grēku vainu. Un svētais gars tev to atgādina. Svētais gars ir iemesls, kādēļ mūsu grēki un mūsu netīrums kļūst arvien nepatīkamāk, jo viņš ir kā spogulis. Viņš ir kā spogulis pret Kristu, kurš saka, redz, kā izskatās Kristus, redz, kam es tev gribu vest tuvāk. Un tu nākot ar vien tuvāk, tu vien vairāk sāc ieraudzīt, ka tev ir pūtītes un kaut kādas pumpas un kaut kādas rētas un kaut kādi netīrumi. Un es domāju, neviens no jums nav tāds, kurš tad, kad nāk ciemiņi pie jums mājās, ja jums ir nekārtīgi, tur zeķis jau uz galda, tur kaut kādi netīri trauki, tur kaut kas tā. Mana sieva ir tāda, ka mums ir, ja mēs zinām, ka ciemiņi tā ir viena no retām reizēm, ka pēc tam mājas kā špīd. Un tāpatās jau arī Kristus priekšā, kad mēs ejam. Kaut kādā mirklī mēs sākam sajusties nērti. Un kas notiek tajā brīdī? Sirds atkal mums sāk apvainot. Kāpēc? Jo sirds ir, kā Jeremijas grāmatā saka, sirds ir viltīga. Viņa ir tā grēka jau sabojāta. Viņa atkal saka, redz, kas tev ir. Redz, kāds tu nemaz neesi. Tu sev pateisi par svētāku, bet tu nemaz neesi svētāks. Tu sev pateisi par labstību, tu nemaz neesi tik labestīgs. Un tad vēl ienāk apvainotājs. Viņam tiek pavērts durvis, viņš vēl nāk virsū ar savām bultām, un tad svētais Pāvils runā par šo te apbruņojumu, kas mums jābruņojas, par pestīšanas cepuri, ticības vairogu vispārējo. Bet svētais gars ir tas, kurš atklāja to netīrību mūsos, un viņš saka, atdod šo lietu atkal, atdod arī šo lietu. Uzticies, ļaujies, piedzīvo brīvību no tās, piedzīvo to mīlestību. Un tad, kad mēs to darām, arvien vairāk un vairāk mēs piedzīvojam, ka esam Dievu mīlēti un aprūpēti. Un, ziniet, viena no lietām, kur es esmu dalīt savu tādu mazu liecību, ir esmu dzīvojis īstenībā diezgan ilgu laiku ar tādu apziņu, kad es esmu baznīcā arī gājis un arī sludinājis savus reizes. Vienkārši daram un viss. Kur ir problēma? Ejam un daram. Realitāte ir tāda, ka es vairāk saprotu, ka tā ir bijusi man lepnība, kurā es esmu mēģinājis tā pateikt. Viss ir tik vienkārši iesim un darīsim. Ir vajadzīgs laiks. Mums ir jāmācās. Tā kā mazs bērns mācās visas lietas, tā arī mums ir jāmācās. Mums ir jāļauj tā žēlstībai iesakņoties. Mums ir jāļauj ir apkopt tai vietai. Jāļauj Dievam par to aprūpēt. Kā to mēs varam darīt? Kad mēs nākam uz draudzi un esam sadraudzībā. Kad mēs nākam lasām Dievu vārdu. Kad mēs klausāmies Dievu vārdu, šodien brīnišķīgi iespēja klausīties sprediķus, podkāstus, lasīt grāmatas no rīt līdz vakaram. Tādās nekad neizlasīsim visu. Bet mums ir iespēja nākt un ļaut Dievam arvien vairāk mums attīrīt, pārveidot. Un tad, kad mēs kaut ko sadzirdam, šī lieta laikam kaut kas manī ir. Tas ir brīdis, kad tu vari iet pie Dieva un teikt, paldies Tev, kungs, ka tu uzrādīji, jo es vēl nebiju šo redzējis. Es vēl nebiju sapratis, ka šī ir man arī vēl lieta, ko es cīnos. Un tagad es to varu atdot Tev. Jo es zinu, ka tu esi uzticams. 1. Jāņa vēstule saka,
Ja mēs atzīstamies savus grēkos, viņš ir taisns un uzticams, ka viņš mums piedod. Un mēs atkal, kad Dievs mūs uzlūko, viņš atkal ieraug Jēzus tīrību mūsos. Es nezinu, vai jūs esat redzējuši dažādas atsauksmes un dažādi viedokļi par to. Es personīgi arī vēl tā, es personīgi neuzskatu to kā problēmu, bet man patīk seriāls Chosen, vismaz no tās patiesības, kad cilvēks mēģina Kristus ienākt un pasludināt Kristus patiesību, un, protams, jāskatās ar tādām uzmanīgām brillēm, kas ir bībeliski, kas ir mākslinieciski. Bet ir daži šainas, kas mums šķiet, kur ir riktīgi Dieva inspirācija bijusi pie šiem veidotājiem, kur Dievs atklājas kādas patiesības. Viena no tām ir aina, kurā tiek Matejs tur nonāk vienā brīdī ar savu draugu tādu, ar savu draugu to Romas virsnieku, kā viņš bijis muitnieks. Un tas viņam saka, kas ar tev notiek? Tu teikt, Jēzus staigāt, vispār tāds. Un Matejs saka, zini, pirms bija tā, kad es katru dienu pamodos un es nevarēju tikt galā ar sevi. Es domāju, kas man šodien jādara, kā man jādzīvos, ko man jāiet, kas man jāsniedz. Bet tagad es katru rītu pamostos, man tikai viena doma. Kā es šodien sekošu Kristum? Anglis viņš to saka, how I follow Jesus. Jo viņš kļūst par Jēzus sekotāju. Un visas pārējās lietas pakārtojās. Viņas sirds viņu vairs nepazudina. Viņš ir brīvs no tiem pārmetumiem. Protams, tas ir seriāls un kāds ir parādīts, un dzīve ir dzīve. Bet tā realitāte mums dzīvē, kad mēs sekojam Kristum. Kad es ticu uz viņu un paļaujos uz viņu, un Svētais Gars apliecina, tu esi Dieva mīļais bērns, kura dēļ viņš nāca uz šīs zemes, lai tu taptu atbrīvots. Es jūs vēlētos atslēgt ar noslēgumu domu. Kādu laiku atpakaļ, es nezinu, vai jūs esat tādā grupā, bet ir dažādas grupas, kas katru dienu dala Dievu vārdu. Ir Sinepju graudiņš, ir 365 iespējas, ir vēl daži. Vienā no šādam arī man ir iespēja šeit tad pa laikam rakstīt. Un kādu laiku atpakaļ man nāca tās pārdomas, kas šajā tēmā šeit ļoti ietilps, un tas ir tas, ar ko es arī vēlētos noslēgt. Tas viss bija nepelnītā žēlastība. Katru reizi, kad es rakstu šeit pārdomas, man pārņem divas atziņas. Cik milzīga uzticība ir parādīt, ka es vispār varu šo darīt, un cik ļoti nepelnīti atnāk tas, ko es varu rakstīt. Iespējams, kādam varētu šķist, kas gan tur tik liels, ir īpaši, ja regulāri tiek kāds kancelē un sludināts. Bet ja kaut uz brīdi mēs pieļaujam atziņu, ka Dievs, kurš redz visu, kurš zina visu, kurš pazīst visu, kurš zina mani caurēm kā ik vienu, un tad viņš izlasa šos vārdus, ko esmu rakstījis. Vai tad viņš nezinātu, kāda mana dzīve izskatās aiz šiem vārdiem? Vai tad viņš nezinātu, kāda mana dzīve izskatās aiz slēgtām durvīm, kad draudze mani neredz? Vai tas skaistais stāsts un tā noformulētā doma, vai kaut kas cits uzrakstītais var noslēpt to grēcīgo un baudkāro sirdi, kurā valda nevis patiesa mīlestība, sevis aizliekšana un savu krusta nešana, bet apmierinoša savas mīlestības izpausme, kura nemitīgi tiecās savas vēlmes likt pirmajā vietā. Varbūt tas izklausās pesimistiski, bet nav neviena no mums, kurš ar savu bauslības darbu, jeb labu darbu darīšanu savās miesā spētu nodzīvot patiesu, labu un Dievam nošķirtu svētu dzīvi. Tas ir milzīgs solis to sev atzīt. Bet ko nespēj cilvēks, to spēj Dievs. Un tādēļ viņš sūtīja savu dēlu, kurš nāca, lai to grēku, kas ir mūsos, caur viņa miesu pazudinātu uz nāvi. Tā vainu atstātu pie krusta, asinīs noklātu un mūs darītu brīvus no tā. Ja mēs atgriežamies pie šīs patiesības un atdodam tai visu savu sirdi, tad agrāk nekā vēlāk mēs piedzīvojam ko paradoksālu un neaptveram. Nepelnītas žēlastības pilnību, kurā nāk atkārtots un regulārs apliecinājums par jaunu, turpmāko dzīvošanu garā, nevis tikai miesā. Par augšām celšanos, kas nevis ir tikai pie Kristus, bet mūsos pašos, kur mēs ieraugam sevi kā jaunu radību. Par gatavību iet kā jaundzimušam cilvēkam priekā, bez grēka nastas,
kurš ir brīvs no visa un spēj nest mīlestību arī otram. Tas nenozīmē, ka mēs neatceramies savus grēkus un ka tie mums nesāpētu, bet ka Kristus žēlastība ir lielāka un valdošāka manā dzīvē, lai to pasludinātu arī savam tuvākajam. Un arī tu to vari šodien saņemt. Ja tu nāc pie viņa, jo viņš to dāvā, un viņš tevi mīl vairāk par visiem šajā pasaulē.